Nu kā tev sejas āda? Nu, ļoti spīdīgi, ļoti skaisti. Šodien esmu biosentā uz savu pirmo sejas procedūru mūžā. Es nekad neesmu bijusi. Un šī ir tāda special reize manai sejai beidzot. Un ko mēs taisīsim šodien Līga? Pastāsti mūsu sekotājiem. Noteikti būs bāzes procedūra sejas attīrīšana. Tas ir nepieciešams visiem un regulāri. Jā, mēs esam uzlukājuši Undīnei gēlu, kas uzbriedina sagatavo ādiņu uz pašu ultraskaņu. Ja, un dotajā brīdī mums arī notiek ultraskaņas attīrīšanas process, kur mēs atbrīvojamies no atmirušajām raga kārtas šūniņām, samitrinam ādu, attīram un sagatavojam uz nākamo procesu. Iemesls, kāpēc es vispār šeit atnācu, ir tāds, ka es nevaru tikt vaļā no saviem melniem punktiem. Nevar vienkārši. Varbūt kaut kā var, bet es vienkārši nepacietīga arī īstenībā, ja tā godīgi. Tā nav sāpīgi. Vispār neko nejūtu. Nu, tikai to pašu ierīci. Tā... Vibrāciju liekam to. Lāpstiņu, jā. Gribējās vispār uzlabot sejas ādas stāvokli, tāpēc devos uz biosentu. Un šeit jau noteikti process būs skaisti. Pēc sejas ādas mehāniskās attīrīšanas mēs uzklājam skābju pīlingu, lai ādiņu atsvaidzinātu, izlīdzinātu ādas toni, samitrinātu to un uzlabotu mūsu rezultātus. Ko mēs uzlikām? Mēs uzlikām auduma masku ar kolagēnu hidrolizētu. Tagad mēs atjaunosim ādiņu, samitrināsim, reģenerēsim. Ar ultraskaņas palīdzību ievadam kolagēna serumu ādas dziļākajos slāņos. Līdz ar to sejas ādiņa kļūst daudz samitrinātāka un veselīgāka. Kā izskatās mūsu āda pēc procedūras. Ļoti skaisti. Viss spīd apsārtums vēl ir, bet no rīta jau viss pāries. Tā izskatās āda pēc sejas dziļās tīrīšanas, pīlinga un mitrināšanas.